garajiem ir kaut kas mājas, ir pagaidot tā kā lāvītā. Ļoti labi. Pirkstu gali 1, 2, sasveicinās. Sasveicinās. Un tagad 1. Mēs jau sākam Eiropas dienu. 9. maijā ir Eiropas diena, bet Eiropā, jūs zināt, kas ir galvenie? Eiropā galvenie ir cilvēki. Un tāpēc sveicam liesmu pagājušajā dzimšanas dienā. Paldies! Mums ir daudz cilvēki, kas jāsveic, un Eiropā ir daudz cilvēki, kas jāsveic pagājušajā dzimšanas dienā. Dzintra, lūdzu, sveicam Latvijas senioru kopienu apvienību, sveic tevi dzimšanas dienā. Tu biji ļoti tālu, tur mēs nevarējām aizbraukt. Daudz laimes pagājušajā dzimšanas dienā. Šeit nofotografēsim. Tā jūs apstīvi. Tikai ne pret to ekrānu. Nu, mēs bijām domājuši. Visi kā paldies. Dziedām kaut ko. Un bija domāts arī Inese Švekle aicināt, bet viņa laikam vēl nav. Kas man arī jāatnāk? Jā. Nu tad dziedām. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks. Lai sveikas un svaidīgas ir visas senioras. Sveicam. Beidzās jau. Jā, bet tagad būs nākoši. Tagad būs, vārds individuālajiem apsveicējiem. Jā. Klausies. Sveiciens 18 gados. Tu neko nenokavēsi, nevienu necienu. Tagad liesmai noskaidrīsim skaisto dziesmu. Skani mana pasaule skani, ar vēju, ar sauli, ar debesīm skani. Lai vējš dzied dziesmas un aizgaiņā ilgas, lai pasaule mana vēl tauriņiem pilna, tauriņš jau lido. Skani mana pasaule skani, prieks mūsu dārgums, kas skanīgi, ko skanīgi dalīt. Tā kā tu dalies un mēs arī esam. Un lai tas taurinītis lido ar Maljorkas degustāciju. Nav jau tā. Vai dieniņas viņiem nevajag, man pilnīgi nērti, man kauns. Tas no viņas tagad redz kolektīvs. Met iekšā, labi, ka man lielu kuriet deva vienu. Paldies, mīļ, paldies. Vai dieniņas, es nevaru, jūs tik daudz cerēties, ka es nevaru. Vienmēr jau. Jā. Paldies. Paldies, Ilonīt, paldies. Arī tu zinām. Mana mīļā cerība, es tev vienmēr atceros. Paldies. Jā. Zēliša, mana mīļā, sirds mīļā, zēliša. Saka, lai viņai galva negriež. Ja griežās galva, saka, kas vienmēr arī griežās, bet visi staigāja. Jā. Visu to mīļā, mana mīļā. Dāliju Astere. Plokšu arī. Dieva sveitītu jauno gadu, lai dieviņš un lido kādas taurenītes. Paldies!
Artur vēl A kas man fotografēs? Jūs variet sarīvēt un pielikt poliņu un viltus un izcept pankūkas. Variet, tam jāaicina uz pankūkas. Jā, varēsiet mani aicināt uz pankūkas, jo es vienu olu 3 karotes pankūkas un apreiz un ceru pankūkas. Jo nevar Eiropā ir svarīgākais cilvēks. Tā ir. Mūs sveic Inese Vaidere, kas šodien ir Briselē. Mēs bijām aicinājuši viņu šeit pie mums, bet viņš šodien ir savus pienākumus pilda Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere. Un viņa mums ir atsūtījusi video sveicienu. Tā ir milzīga dzīves pieredze, zināšanas un prasmes, kas ir neatsverama vērtība. Senioru skola ir lielisks piemērs tam, ka šis viedums netiek pazaudēts, bet gan mērķtiecīgi saglabāts un nodots tālāk nākamajām paaudzēm, veidojot spēcīgu un pēctecīgu sabiedrību. Ar savu piemēru jūs iedvesmojat gan paaudzes biedrus, gan jauniešus, apliecinot, ka vēlme mācīties, attīstīties un iesaistīties nebeidzas nevienā dzīves posmā. Latvijas senioru kopienu apvienība ir kļuvusi par nozīmīgu dzinējspēku mūžizglītībā un digitālo prasmju apguvē. Tā veido vidi, kurā seniori nevis vienkārši vēro pārmaiņas, bet kļūst par to aktīviem līdzveidotājiem. Īpaši vērtīgi ir tas, kā ar dažādu iniciatīvu un pasākumu palīdzību tiek radītas iespējas apgūt jaunas zināšanas, nostiprināt esošās iemaņas un droši iepazīt arvien mainīgo mūsdienu pasauli. Jūsu uzdrīkstēšanās, drosme un vēlme apgūt jauno ir iedvesma visām paaudzēm. Lai šī tikšanās sniedz gan vērtīgas zināšanas, gan prieku par kopā būšanu Eiropas dienu noskaņās. In 1914, Robert Schuman was discharged from military service because of a weak constitution. When peace returned, Alsace-Lorraine became French again. Until then, a German-speaking Luxembourg. He lived in this house, which was found for him by my family. Schuman lived here from 1926 until his death in 1963. He was an exceptional man, very modest.